Tas vēl viss. Kolēģi, labrīt arī jums. Labrīt. Prieks beidzot esam, ka viss pilnā sastāvā tagad. Tas vienmēr rada uzreiz tādu patīkamu prieku. Drošības sajūta arī. Protams. Par laikapstākļiem runājot, tad šorīt mākoņi visai daudz turklāt vietām Kurzemē sabiezējusi arī migla, tur redzamība dažviet sarukusi līdz 200-500 metriem. Un jāteic, ka, vietām arī šis rīts ir tāds visai dzestrs. Un arī braukšanas apstākļi jārunā par to, ka, galvenokārt Kurzemē ir apgrūtināti. Šobrīd aktuālā Latvijas valsts ceļu operatīvā informācija liecina, ka apgrūtināti braukšanas apstākļi ir galvenokārt Kurzemes ziemeļdaļā, tur uz autoceļiem veidojas aplidojums. Bet citviet valstī braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem autoceļiem šorīt ir apmierinoši. Braukšanu vietām apgrūtina migla, kas ir Kurzemē, tur redzamība no 200 līdz 600 metriem, un mākoņu šorīt ir visai daudz, vietām Vidzemē arī pavisam neliels smidzinošs lietus. Un gaisa temperatūra Kurzemē no +1 līdz +3 grādiem, citviet valstī gaisa temperatūra svārstās ap 0, valsts austrumos vietām līdz -1 grādam. Dienā mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē vēl daudz viet saglabāsies migla un dūmaka, bet brīžiem debesis arī skaidrosies. Tomēr ik pa laikam ir gaidām arī sīki nokrišņi, galvenokārt lietus veidā. Un dienā gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē un Vidzemes piekrastē būs zemāka, +4, +6 grādi, bet citviet gan valstī gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +7, +9 grādiem, vietām valsts dienvidaļā līdz +10. Tā migla pie vainas, tāpēc man tā migla apmaldījos. Arī ledus šur tur uz stikliem atkal droši vien man. Man ne. Kaut kā uz automašīnā, es domāju, no rīta. Raimond, es domīgs smaidiņš tāds. Nē, jūs pieminējāt miglu un kā pa miglu šonakt savā ziņā mūsu sportistiem īpaši otru pusi okeānam gāja.